Labdien! Šodien pasaulē un arī Latvijā pirmo reizi atzīmējam Pasaules līdzestības dienu. Ko nozīmē līdzestība? Kāpēc par to ir svarīgi runāt īpaši ar sirds un asinsvadu slimību pacientiem? Par to mēs šodien parunāsim mūsu raidījumā, uz kuras es aicinājusi kardiologu, Latvijas Universitātes profesoru Kārli Trušinski. Labdien! Labdien! Un klīnisko farmaceitu Rīgas Stradiņu Universitātes farmācijas ķīmijas katedras vadītāju Ingu Urtāni. Labdien! Mani sauc Inese Mauriņa, es esmu biedrības par sirdi vadītāja, un šodien mēs tiekamies arī tādā interesantā un zīmīgā vietā, tas ir Latvijas farmācijas muzejā. Un kā jau var nojaust, tad šis stāsts arī būs diezgan cieši saistīts gan ar medikamentiem, gan ar veselību kopumā. Līdzestība. Ir atsevišķi dati, kurus es vēlētos sarunas sākumā pieminēt, bet sīkāk tad arī kopā ar mūsu šīs dienas ekspertiem parunāsim vairāk. Dati liecina, ka Latvijā līdzestība ir ļoti slikta. Tas nozīmē līdzestība medikamentiem. Nav daudz pētījumi, bet daži no pētījumiem, it īpaši vienu es vēlētos minēt, tas ir farmaceitu veikts pētījums pirms dažiem gadiem, liecina, ka teju puse, 50%, ja pētījumā precīzāk būtu 46% pacienti nav līdzestīgi ārstēšanās terapijai. Dati liecina arī to, ka, ja cilvēks ir līdzestīgs šai terapijai, klausa ārstus un ievēro visus nosacījumus, tad pat par 20% ir iespējams samazināt dažāda veida mirstības. Šie dati varbūt neko daudz neizsaka, bet tie ir būtībā ļoti līdzīgi arī citās pasaules valstīs. Tādā ziņā mēs neesam unikāli, un tā ir liela problēma. Kāpēc tā ir? Tad to arī jautāšu mūsu viesiem, profesori. Kā tad ir? Kas vispār ir līdzestība? Par ko liecina šie dati? Kāpēc mums būtu par to šodien jārunā? Jā, tas tiešām tā ir. Es domāju, katrs, kas strādā klīnisko darbu ar pacientiem, redz ikdienā, ka līdzestība ir slikta. Līdzestība zāļu lietošanā, piemēram, samazinās ar katru mēnesi pēc miokarda infarkta. Arvien mazāk pacientu saņem nozīmēto terapiju. Manuprāt, svarīgi uzsvērt ir tātad dažas lietas. Pirmkārt, to, ka līdzestība, tā, protams, ir kaut kādā ziņā ārsta un pacienta raksturojošs lielums. Tātad ārsta un pacienta attiecības un attiecību pamatā, labu attiecību pamatā var būt arī šī laba līdzestība, kurā ir apusēja uzticēšanās un sadarbība. Bet otra lieta, ko es gribu teikt, ka tā ir globāla problēma, jo tieši līdzestību šajā gadsimtā uzskata par lielāko barjeru ārstēšanas rezultāta iegūšanā. Jo visiem ir zināms, vai ne? Mums ir dzīves, mēs visi zinām, kā jādzīvo, kas jāēd, kā jākustās. Mēs varam saņemt labus ieteikumus, kā jāārstē slimību, bet mēs zinām, ka nekas nestrādā, ja to nerealizē. Un lūk, šeit tātad, skaidrs, lai nonāktu līdz rezultātam, tas ir vienkārši jādara, un tas nenotiek. Otra lieta, ko es gribu uzsvērt, ka līdzestība nav, kā tagad saka, bināra problēma. Respektīvi, nav tā, ka vienkārši dzer vai nedzer zāles. Mums patiesībā mēs redzam, ka ir pacienti, kas patiešām 11% varbūt, kas atmet zāles vai mazāk nedzer, bet tad ir pacienti, kas lieto zāles nepareizi. Tad ir pacienti, kas lieto zāles īstermiņu, kaut arī tas būtu vajadzīgs ilgākam laikam un ilgtermiņā un reizēm pat visu mūžu. Tā kā šī problēma ir kompleksa, protams, ar kompleksiem iemesliem, un arī es ceru, pie kā mēs nonāksim arī dažādiem risinājumiem. Farmaceitu skatījumā kā būtu? Jā, manuprāt, ka līdzestība, ko jau arī profesors minēja, tā viss pamats sakne varbūt slēpjas šajā informācijas pārnesē no veselības aprūpes speciālista uz pacientu. Jo mēs skatāmies arī uz šo trīsstūri, tātad, kur ir ārsts, farmaceits un pacients, un tad tā informācijas plūsmai un informācijas apmaiņai ir jānotiek nepārtraukti. Jo dažbrīd tieši kādēļ pacients pārstāja lietot zāles ir, piemēram, blakus parādības, par kurām viņš pat var pārstāt lietot zāles un ilgstoši par to neinformēt.
Vai ir bijuši gadījumi arī, ka pacientam attīstās blakusparādība un viņš to turpina pacietīgi lietot, jo viņš ir uzticīgs šim režīmam, bet nevēršas ar to pie ārsta? Un, manuprāt, šīs sarunas ar to terapiju, vai tas pacients ir apmierināts, vai viņam viss ir kārtībā, un šī atgriezniskā saite tālāk, ja kurš no veselības aprūpes speciālistiem pamana, tas attiecīgi arī identificē un norāda, ko darīt, tas, manuprāt, arī ļoti atvieglo šo līdzjūtības modeļa realizāciju arī pacientu ikdienā. Jā, un tā, es domāju, tas arī kaut kādā ziņā varbūt tas kamertonis šodienas tai sarunai, ka tomēr mēs varam daudz runāt par pacientu, bet faktiski sākotnēji tās bumbiņas ir tomēr ārsta laukuma pusē. Ārsta un arī farmaceita, ne tikai patiesībā farmaceita asistenti, tikpat labi ārstu palīgi māsas, mums ir jārada vide, kurā pacients grib un var uzticēties, kurā viņš zina, ka pastāstot par savām bažām vai par savu nevēlēšanos lietot vai par savu aizmāršību, jebko, ka viņš nesaņems, es negribētu pat domāt lamas, bet kaut kādu, teiksim, tirādi par to, kā jūs nesaprotat, bet ka viņš tiks uzklausīts. Un ka patiesībā otrādāk varbūt tiks uzdot jautājumu, kāpēc jūs nelietojat zāles, kas notika, kā mēs varam šo risināt, vai ne, vai no kurām blaknēm jūs baidaties. Un tā kā, es domāju, ka to varbūt svarīgi arī sākumā pateikt, ka ir kā pacienta līdzjūtība, bet patiesībā tā pirmā atbildība tomēr, manuprāt, gulstas tajā medicīnas profesionāļu komandā. Man ļoti patīk to dzirdēt gan kā pacientam, gan pacientu pārstāvim, jo nereti tiešām tās situācijas arī ir tādas, ka pacients varbūt noslēp no ārsta, varbūt baidās atzīt, ka viņš nelieto tās zāles, aizmirst lietot zāles. Dažkārt arī, diemžēl, tā ir pieejamība. Ir cilvēki, kuri nevar atļauties nopirkt varbūt visus medikamentus vai kādus medikamentus, un tad šī līdzjūtība arī pārtrūkst. Mēs šodien runājam vairāk par sirds un asinsvadu slimībām. Kāpēc tā? Vai šiem pacientiem ir svarīgāka tieši šī līdzjūtība, vai tieši šiem pacientiem ir lielākas problēmas ar līdzjūtību? Jā, ar sirds asinsvadu slimību ārstēšanu, protams, tā galvenā lieta ir tā, ka mēs jau, tad, kad pacienti jautā, vai ir paaugstināta asinsspiediena vai ir ateroskleroze, jautā, cik ilgi būs jādzer zāles. Skaidrs, ka ārstam nav tas mīļākais atbildi pateikt visu mūžu. Mēs sakām ilgi, mēs sakām diez vai drīkstēs pārtraukt, bet godīgi ir jāsaka skaidrs, ka, piemēram, ja mēs par aterosklerozi runājam, tas ir visu mūžu. Mēs uzsākam šīs zāles, ja tā problēma ir. Jo zāles vienmēr arī jāatceras, kāpēc, es domāju, mēs pieminam šodien, teiksim, varam pieminēt gan asinsspiedienu, gan holesterīnu, ka tās ir zāles, kuras mēs nelietojam tikai, lai samazinātu skaitļus kaut kādus. Mēs tās lietojam, lai izvairītos no tām katastrofām, ar kurām mums draud augsts asinsspiediens. Miokarda infarkts vai sirdslēkme, galvasmadzeņu insults vai smadzeņu trieka. Ja? Holesterīna gadījumā arī aterosklerozes progresēšana, asinsvadu aizaugšana, ja mēs tā varam vienkārši teikt. Respektīvi, un atkal mēs nākam atpakaļ pie tās sarunas ar ārstu. Ja, jo tātad pacients, protams, jo kas notiek, ja viņš sāk lietot asinsspiediena zāles, viņš nonāk normā, viņam vairs šķist, varbūt man nevajag vairs lietot. Vai es holesterīnu samazināju, varbūt es tagad varu bišķi pārtraukt. Bet tāpēc es domāju, ka tur varbūt nav notikusi tā saruna par to, kāpēc mēs lietojam tās zāles. Vai mēs ārstējam tiešām tos skaitļus, iepriecināt sevi vai ārstu, vai mums ir kopēja ideja, ka mēs novēršam katastrofas nākotnē. Bet vai cilvēki apzinās tiešām šīs katastrofas, vai nav tā, ka tas ir kaut kas, kas varbūt notiks, varbūt arī nenotiks, bet šodien cilvēks aiziet uz aptieku, viņš izlasa tā blaknes ir tādas, tās jau ir jau tā kā skaidrs minētas, uzrakstītas. Jā, droši vien, ka tie, kam ir notikusi katastrofa, droši vien, ka tie laikam jau apzinās, ar tiem laikam tā kā ir mazāk. Tā ir tiem, kuriem jau ir bijis. Jā, ar tiem, teiksim, ir mazāk varbūt tādu jau, teiksim, tādu argumentu, ka nelietošu vai kaut ko. Tur tā kā būtu skaidrs, jo, piemēram, arī, ja ir bijis insults vai bijis infarkts, tikpat svarīgi ir nepieļaut nākamo, vai nenotikumu. Bet, protams, ka, ja mēs sakal pie tā, ko tu saki, protams, ka, ja mums ir pacients vienkārši ar riska faktoriem, kā mēs sakam, tā kā bez notikuma, vai ne, kam ir paaugstināts asinsspiediens, paaugstināts holesterīns, kas ir bieži Latvijā, mēs jau zinām, 60–70%, man liekas, vai cik. Tad skaidrs, ka šeit tā ir jābūt sarunai ar ārstu,
Jāsaka arī tā, ka tur ir arī, protams, mazliet laiks, un tur ir saruna ar ārstu. Ja, piemēram, pacientam nav aizliegts arī sarunāties vēl ar kādu ārstu, ievākt vēl kādu viedokli. Jā, tikpat labi, es to vienmēr arī saku. Te nav jāsteidzās, ja jums ir riska faktori, un jums ir mazliet, piemēram, nedaudz paaugstināts viss, un tomēr ir tā ideja par to ārstu, jums saka, jā, te būtu jāsāk jau medikamentos terapija, vai, protams, parasti jāsāk tomēr ar dzīves stilu, tad tam ir laiks, un ir laiks arī ievākt to informāciju un viedokļus. Un tad to sākt jau tomēr motivēts un informēts un saprotot, ko mēs darām. Kā mēs varam novērtēt, tad vai tā līdzestība ir laba? Jūs arī veicāt farmaceiti, arī Inga bija viena no dalībniekiem šajā veicot šo pētījumu. Kā var noteikt, vai līdzestība ir laba? Būtībā bieži vien tā līdzestībai, ja mēs viņu varētu kalkulēt kā matemātisku izteiksmi, tas, ko mēs darījām, tad mēs būtībā salīdzinājām izrakstīto un atprečoto, jeb izsniegto, jeb izņemto zāļu skaitu konkrētā laika periodā. Bet, protams, tas ir tikai viens no, jo būtībā, ko mēs redzam arī aptieku vidē, nereti tas pirmais jautājums arī no pacienta ir par to, ja es neizņemšu visas zāles vai es izņemšu daļu, vai mans ārsts to redzēs. Būtībā te mēs satiekamies arī ar to, ka mums tas cipars, ko mēs iegūstam no izrakstīto un atprečoto medikamentu, tātad šī skaita mums ir tikai viena daļiņa no šīs līdzestības patiesības, jo tā patiesība, manuprāt, sākās mājās, kad pacients ir vai iegādājies tās zāles, visas vai kādu daļu, viņš aiziet mājā un tad sākās tas dialogs to brīdi, kad es lietošu vai nelietošu. Un tad parādās arī tā izpratne, vai man jālieto katru dienu, vai man jālieto tikai tad, kad, piemēram, ir paaugstināts asinsspiediens, lai tātad arī izprastu šo terapijas režīmu un būtību. Un līdz ar to ļoti dažādi gan pieminētie finansu aspekti, gan psihoemocionālie aspekti, ietekmē laika prognozes un dažādas reklāmas, viedokļi, šobrīd arī mākslīgais intelekts un viss tas resurss, kas mums ir pieejams, diemžēl visu to kopainu vēl vairāk sarežģīja. Bet tas arī liecina mums kopā meklēt risinājumus, strādāt, informēt, jo būtībā paaugstinot šo pacientu zināšanas par savu slimību, par zālēm, par iespējām, mēs arī šo līdzestību varētu arī paaugstināt tādā veidā. Dakteris saka, ka ir būtiski saruna ar ārstu, bet realitātē mēs zinām, ka, diemžēl, tas laiks ir ļoti ierobežots tai sarunai. Un tur ir tik daudz jautājumu dažreiz, jo mēs jautājam ne tikai par vienu slimību, ir citi faktori, citas slimības. Vai farmaceits arī var būt mūsdienās tas cilvēks, kam pacients var lūgt objektīvu padomu un saņemt arī to? Es domāju, ka noteikti. Protams, ir jautājums par to, vai mēs turpinām to ārstu uzsākt to sarunu konkrēti, jo bieži vien to, ko arī pacienti atzīst, viņi labprāt dzirdētu būtībā atkārtojumu. Tai sarunai, kas ir bijusi pie ārsta, būtībā arī farmaceits apstiprina, ka jā, tas ir tieši tā, kā jums ir teikts, un tagad tur būs prognoze tāda vai šāda. Jo pretējā gadījumā, tikko pacients sadzird jebkāda veida šaubas, nedrošība arī farmaceitu atbildēs, tā parādās šīs interpretācijas iespējas, un interpretācija bieži vien arī mums kaimiņienes, radi, draugi, paziņas, un tā tas loks, konsultējošais loks palielinās. Kāpēc es arī gribu uzsvert aptiekas, kas varbūt nevienmēr ir tā, varbūt labvēlīgākā vide šim visam, jo nereti ir, piemēram, arī šīs rindas aptiekās, un bieži vien, ja tu uzdod kādu jautājumu, tad pirms paspēja farmaceits to nokomentēt. Kāds jau no rindas šo visu, es zinu, man arī tieši tādas izrakstīja un bija tā vai šādi. Līdz ar to tas arī ir tāds jautājums par to, kā mēs šo farmaceitu arī konsultāciju telpu veidojam, kādu modeli mēs nākotnē paredzam. Tomēr tai būtu jābūt vidē, kur tu divatā vari šajā telpā netraucēt izrunāt visus šos jautājumus un arī dzirdēt šos apstiprinājumus. Jā, un to situāciju arī nevar idealizēt. Protams, ka tad mums arī jāsaprot, pacients, piemēram, iet pie kardiologa,
pie endokrinologa, pie dažādiem speciālistiem. No katra kabineta iznākot ārā ar slēdzienu, un katrs ir tās savas zāles tur ierakstījis. Ideālā gadījumā, protams, ir tas ārsts, kurš ņem vērā arī tās citas slimības. Patreiz es domāju, ka lielā mērā, piemēram, kardiologi tomēr cukuru diabētu, piemēram, mēs ļoti lielu uzmanību pievēršam, tur hroniskā slimībai ļoti lielu. Bet ir jāsaprot, ka arī ir situācija, kur pacientam tagad ir 3 konsultantu slēdzieni, katrs ir nozīmējis tās savas zāles, tad tur kopā salasās, pieņemsim, 12 medikamenti. Es teiktu tā, ka mums ir daudz ļoti labi ģimenes ārsti, kas tiešām šo arī funkciju dara. Es to pēc savas mammas zināju, ka viņa atnāk un viņa var tiešām tad salikt pa plauktiņiem. Ko no šiem 3 visiem konsultantu slēdzieniem, kā mēs darām un kādā veidā mēs to darām. Bet skaidrs, ka situācija arī šeit nav ideāla. Un tāpēc skaidrs, ka atkal, es domāju, ka tavs jautājums varbūt bija uz to virzīts, jo pacientam nekas cits neatliek reizēm. Kā jautāt aptiekā par to, kas būs. Un es domāju, ka farmaceita loma ir milzīga. Mēs par to runājam jau gadiem. Tagad ir arī klīniskie farmaceiti, pat slimnīcās, kas, es domāju, var ļoti atvieglot arī visas šīs situācijas, kaut vai, piemēram, par blaknēm, ko varbūt atkal, kurš to pārbauda, kurš par to atbild. Ja? Skaidrs, ka tāds klīniskais farmaceits tur ļoti varētu palīdzēt caur šo mežu izlausties. Bet kur gan ir, protams, tā varbūt, es negribu teikt, problēma ar farmaceitiem, ja problēmas mums visur. Skaidrs, ka ja aptiekā farmaceits, piemēram, nomurmina pie sevis, ka vai tad jūs šo problēmu nevarat risināt ar kaut ko neķīmisku, ar kaut ko dabisku, ja? Tad skaidrs, ka manam ieteikumam, ja vien es to pacientu jau neesmu instruējis, ka jūs nedrīkstat no šitā atkāpties, un jums daudzi teiks, ka nevajag. Ja tas pacients nepārlec šīm barjerām, tad viņš tiešām mazliet varbūt tiešām sākt ar kaut ko dabisku. Ja? Vai tas ir asinsspiedienam vai holesterīnam. Un tas ir tas, un mēs zinām, kur tas arī balstās, tā tomēr ir arī, neslēpsim, tā tomēr ir komercija visādos veidos. Tā ir tā lieta, kur tiešām mēs sagaidītu, un es domāju, ka tas nav bieži, bet tas ir tas, ko mēs ar farmaceitiem, es domāju, lielā mērā esam jau panākuši, ka tas būtu tas, kur mums vienā valodā jārunā, ka mēs tomēr, vai neiesakam uzreiz kaut ko citu, bet ka mēs tomēr skatāmies, kā optimizēt, to rekomendēto zāļu ietverā to ārstēšanu. Būtībā farmaceitam ir arī ļoti liela atbildība tajā brīdī, kad pacients pie viņa atnāk jau ar medikamentiem, bet ir vēl viens padomdevējs, trešais, ja ne dažkārt, es domāju, pirmais jau mūsu laikos, tas ir internets. Jā. Un mēs zinām, ka aptuveni 5% no visiem meklējumiem Google ir saistīti ar veselības jautājumiem. Un tas izklausās varbūt maz, bet patiesībā tas ir ļoti daudz, jo Google mēs jautājam pilnīgi visus par jebko, kur salabot kaut ko, sataisīt, nopirkt un tā tālāk. Tas nozīmē, ka cilvēki ļoti aktīvi izmanto. Vēl jau vairāk tagad izmanto mākslīgo intelektu. Un, kāda ir jūsu pieredze, vai pie jums arī nāk pacienti, kurš saka, jā, bet es pārbaudīju un man teica, jo ir arī pacienti, un es arī tādus pazīstu, kas pajautā arī zinātniskus rakstus, salīdzina medikamentus un izdara visu to, ko varbūt pat ārstam nebūtu laika, bet jautājums ir, ko tālāk ar to darīt, jo cilvēki to dara, un es domāju, darīs arvien vairāk. Es pats izmantoju ChatGPT. Tiešām ikdienā. Man ir jāatzīstas, ka pat pāris reizes studentu nodarbībās, kad man vairs nav atbilžu uz jautājumiem. Bet interesanti, un es viņam cenšos arī, jo ir tā, ka es uzdodu medicīnisku jautājumu. Tur parasti sākas kaut kāda diezgan korekta bilde, kas vienmēr, katrs trešais teikums ir tomēr konsultējieties ar savu ārstu. Un es kliedzu viņam, ka es pats esmu ārsts. Un tik un tā. Respektīvi, skaidrs, ka es domāju, ka šī mākslīgā intelekta vai interneta atbalsts, manuprāt, ir ļoti labs, jo mēs zinām, ka, piemēram, ja mēs ierakstam kaut kādu medicīnisku tēmu, tur ļoti daudz izlec vispār pacientu materiāli, kas ir domāti pacientiem vienkāršā valodā, īpaši angļu valodā, piemēram, tur, ja? Un tas ir ļoti labi, jo ļoti daudz no tiem materiāliem ir ļoti vērtīgi un pacientam noderīgi. No otras puses, ārstam ir jābūt gatavam, ka pacients šos jautājumus uzdos, un ārstu nedrīkstētu tas kaitināt. Ja? Un es gribu teikt, ka, manuprāt, tādus tiešām īstus profesionāļus iepriecina pacients, kurš sāk jautāt par detaļām. Mums, protams, tipiski ir par stentiem. Kas tas par stentu būs, ja jūs man liksiet, kas tas būs? Es lasīju, tur ir tādi parastie, tad ir tādi ar zālēm,
Un tas, godīgi runājot, tas arī kaut kādā ziņā vairo tā profesionāļa arī to atbildību, jo tas paceļ tās attiecības citā līmenī. Tas nav vairs tā kā, kad tas ir kaut kāda vienvirziena ceļš, bet tas tiešām pretī tev ir partners tajā procesā, ja, kuram tā tad būs jautājumi un kuram tev būs jāskaro. Tikai, protams, ārstiem ir jābūt arī gataviem arī, un nevis iritētiem, sakaitinātiem par to, ka tagad, ko jūs man te tādas sīkums jautājat, vai tādu es taču zinu, ja, bet ir jābūt gataviem arī sarunēm. Jā, ārstiem arī uzreiz jāpārbauda, kā GPT vai sakrīt. Bet redzat, tur ir arī dažādi, jo, piemēram, es patiešām nekautrējos arī pacienta klātbūtnē, arī es neeju otrā istabā ārā ar iPadu vai kaut ko. Es tiešām arī pacienta klātbūtnē daudzas lietas pārbaudu, jo es nevaru visu atcerēties. Pacients nosauc medikamentu, ko es nezinu. Es viņu vadu iekšā. Miedarbības. Es eju tajā mājaslapā un vadu iekšā. Tur arī jāsaprot, ja pacients kaut kādā ziņā to uzskata par manu varbūt trūkumu, es nevaru visu informāciju paturēt prātā. Tad mēs to tomēr varētu uzskatīt par palīgu. Tikai palīgs vai biedrs? Jo, manuprāt, tas liks mums visiem reorganizēt un pārdomāt, kā mēs izturamies. Jo tas, ko mēs farmaceiti redzam savā ikdienā, dažreiz pacients saka, man ārsts tikai izrakstīja, bet nepateica neko. Un tas varbūt palīdzēs izslēgt un mazināt šāda veida situācijas. Jo būtībā tas, ka tev izsniedz izrakstu, neko nepaskaidrojot, vai izraksta recepts, es uzzvanīju, man izrakstīja, bet neko neteica. Tas nav pieļaujams. Diemžēl tā ir ikdienas realitāte vēl joprojām, un tas to kopējo līdzestību nekādā veidā, diemžēl, neveic. Jā, un vairāk par to, ko mēs tagad zinām, kas patiesībā sākās arī, manuprāt, kaut kādā ziņā no Covid ēras, kad tātad mums ir šīs e-receptes, kas ir burvīgs risinājums, bet faktiski, piemēram, ja mēs atkal atgriežamies pie holesterīna vai pie asinsspiediena, kā mēs varam nezinot, vai mēs esam sasnieguši mērķus, piemēram, ārstēšanas, tikai turpināt likt tajā e-sistēmā recepti. Tā ir gan tā sadarbība, gan līdzdarbība, jo tas ir arī būtisks punkts, jo viens tu var lietot tās zāles visu laiku, bet otrs ir, vai tu vispār izmērīsi šajā laikā asinsspiedienu. Kas būtu tieši tā, kad pirms tās receptes, ja tā recepte uz 3 mēnešiem, īpaši, pirms tam būtu jāredz, kādi ir rādītāji, kādi ir pašsajūta. Principā līdzestība, es arī esmu lasījusi tādu apgalvojumu, līdzestība ir efektivitāte. Tas ir tas rezultāts, uz ko mēs tiecamies, ko mēs gribam panākt. Nevis tas, ka vienkārši lietojam zāles, jo viņas ir jālieto, bet ir arī rezultāts. Kā ir arī, jūs jau minējāt, ka bieži vien ir dažādi medikamenti, dažādi speciālisti, un pacients aiziet, tieši tā arī notiek lielākoties, un priecē tie ģimenes ārsti, kuri tur to kopskatu redz viņu, bet, diemžēl, bieži vien viņš tā arī iet, un arī dažkārt ārsts saka, ja jums kardiologs izrakstīja, tad jau jums ir jālieto, ja jums endokrinologs izrakstīja, tad jau jālieto. Ir šī arī, to dēvē par polifarmāciju, daudz medikamentu lietošanu. Kā ir ar šo jautājumu? Jo medikamentu skaits pieaug. Mūsu pacientiem mēs zinām, viņiem ir vienlaicīgi hipertensija, koronārā sirdslimība, mirdzaritmija, sirds mazspēja. Tāds komplekts ir diezgan bieži sastopams. Tad viņam jālieto ļoti daudz medikamentu. Kā tas ir jūsu praksē? Kā šo var risināt? Tātad tablešu skaits ir pirmais. Es domāju, viens no pirmajiem tiem faktoriem, kas nosaka, respektīvi, sliktu līdzestību. Respektīvi, jo vairāk tablešu, jo mazāk šanse, mazāk iespēja, ka tas pacients ilgtermiņā. Tur ir ļoti daudz, katrs ierakstot, man liekas, Google meklētājā, tur izlaiž daudz tās pētījumu, kur var redzēt. Sākam ar 9 zālēm, pēc 6 mēnešiem 6 zāles, pēc 12 mēnešiem 4 zāles. Pie kam ļoti bieži pacients pats izdomā, kuras tad nē. Jo kur viņš ies pie ārsta, kurš uzrakstīja 9 tabletes. Ko viņš tagad viņam prasīs, vai ne, nelietošu kādu. Ja? Viņš pats tad izdomā. Un tā pirmā lieta, kas ārstiem būtu jāpaceņš, un mums patreiz tieši arī ir tāda iespēja tomēr samazināt zāļu skaitu, tieši tāpēc, ka mums ir parādījušās, politablete vai polipila angliski, vai respektīvi vienkāršā valodā sakot,
2, 3 vai drīz jau pat 4 zāļu vielas vienā tabletē. Iepakotas vienā tabletē. Jūs tā kā izdzerat vienu tableti un esat iedzēruši tā kā 3 tabletes. Respektīvi, iedzērāt no rīta vienu tableti, un tas ir tā vietā, lai dzertu, no rīta vienu, pusdienā vienu, vakarā vienu, vai 2 no rīta un vakarā vienu. Šie vienkāršoties zāļu lietošanas, šie dozēšanas veidi, tas ir būtībā pirmais risinājums. Risinājums numur 1, kā tikt pie līdzestības. Jebkurš pētījums patreiz, un ar šo mēs esam ļoti daudz runājuši arī ar veselības ministrijas ierēģiem, jebkurš pētījums, ja jūs ierakstat Google meklētājā, ko mēs jau te piesaucām, polypill, un piespiežat taustiņu enter, jebkurš pētījums, kurā pacientiem vienai grupai dod šo tableti ar vairākām sastāvdaļām, un otrai grupai dod vairākas tādu pašu sastāvdaļu tabletes, jebkurā pētījumā vinnēs šī viena tablete. Jebkurā, tur vispār bez variantiem. Kāpēc? Protams, tikai tāpēc, ka, kā pat teici, ka tā ir efektivitāte, tas ir tas rezultāts. Mazāk tabletes, tas ir pirmkārt. Bet vai ir vēl kāda efekta, ja tas ir viena tablete, nevis vairākas tabletes? Jā, tieši tā. Nākamie efekti. Pirmkārt, tā ir tas, ko mēs gudri saucam par sinerģiju, respektīvi. Tās zāles, kas ir saliktas kopā, ļoti bieži mēs varam lietot tās mazākās devās, jo tā viena otras efektu pastiprina. Otrkārt, tām zālēm ir vēl cits veids. Viņas mazliet nomāca arī viena otras blakus efektus. Pie kam, ja viņa ir tā ir vienā tabletē, un ja tās devas tur var būt mazākas, tad arī blakus efektu biežums ir krietni mazāks. Respektīvi, mēs zinām, ka ļoti bieži blakņu biežums ir atkarīgs arī no medikamenta devas. Ja mēs varam lietot, piemēram, 2 vai 3 zāles mazākā devā vienā tabletē, efektīvāk mazās blakņu. Ja? Un, protams, ka daudz vienkāršāks režīms un skaidrs, ka īpaši tiem cilvēkiem, kas ir aktīvi, kas negrib tā teikt, tiešām tagad varbūt iegādāties tos kā to sauc, tos penāļus ar katru dienu rīts, pusdienas vakars, bet kas vienkārši, kam ir viena tā pudlīte uz virtuvē uz galda, viņš vienkārši no rīta atcerās. Bet cik daudz ir tādas kombinācijas, jo ne jau visiem medikamentiem tās ir pieejams? Nav. Pirmkārt nav, bet pamatā tātad mums ir kombinācijas asinsspiediena ārstēšanai, tad mums ir kombinācija, kas, man liekas, ir ļoti veiksmīga. Tāda, kur ir 2 zāles asinsspiediena ārstēšanai un 1 zāle holesterīna ārstēšanai. Pie apvāršņa ir arī 4 zāļu kombinācijas, bet tā galvenā lieta, kas mums ar tevi pašiem būs droši vien, ka tomēr atkal jāaktualizē. Mums būtu jānodrošina, vai jālūdz, vai jāpanāk, lai šīs esošās kombinācijas nepazustu no Latvijas tirgus. Jo tas būtu tas pats sliktākais. Un tur gan es varu teikt, ka ja tiešām būs apdraudēta šo politablešu kaut kādā veidā pastāvēšana vai šajā sistēmā vai tā tālāk. Es domāju, ka tad mums pēc gada nebūs jēga pulcēties vairs līdzestības dienā. Jo es domāju, ka, lai par ko mēs runāsim, tik un tā šis tablešu skaits, viņš ir pirmā vietā. Protams, te ir daudz citu faktoru, ko mēs, es domāju, vēl pieminēsim, bet tablešu skaits būs pirmā vietā. Un ja mums ir jāpāriet atpakaļ uz tiešām 4, 5, 6 atsevišķām tabletēm, es domāju, ka Tad tas ir formāls sarunas. Un kur mēs nonākam, jo tu jau teici, ka viņš ir pie dažādiem šiem te ārstiem bijis un ir garāks tas saraksts. Tur ir tas, ka mēs skatāmies šo sarakstu, kā es teiksim, tā mana pieeja, jo šādu jautājumu jau arī ārsti uzdod konferencēs. Es saku, un ko tad darīt? 9, 12 tabletes. Ko darīt? Skaidrs, ka skaidrs jāsaprot, ka arī no ārsta perspektīvas nozīmēt zāles, tā nav pat lielākā gudrība. Diezgan liela gudrība reizēm ir nenozīmēt zāles. Vai arī no tiem medikamentiem saprast, kas tagad ir tie svarīgākie šim pacientam. Saprast, kas ir tiešām, par ko mums ir tiešām spēcīgi pierādījumi. Un kas varbūt nav ar tik spēcīgiem pierādījumiem, kas var pagaidīt, kas tagad nav jādod pacientam. Šī prioritizācija. Un otra lieta, šī sapakošana pēc iespējas mazākā tablešu skaitā. Es dzirdēju tādu sarunu aptiekās, tagad ir tās jaunās izmaiņas grozījumi, kur ir jāpiemaksā par recepti.
Un tieši tāda bija saruna, ka pacientam ir vairākas tās receptes. Un viņš jautāja, tā kā arī tā kā brīnījās, tas bija pašā sākumā. Un farmaceits arī centās mierīgi izskaidrot, ka tāda situācija. Un tad pavīdēja viens tāds ieteikums, ka jums tur ir tās un tās zāles, bet jūs varētu pajautāt to kombināciju. Tas būtu tāds viens no risinājumiem, ka tad jau ir tikai viena zāle, bet tur atkal nav tāds risks, kā tas, ko mēs runājam par līdzestības pamatprincipu. Ok, tev ir vieglāk iedzert vienu tableti, un tu jau esi dabūjis 2 vai 3 un efektu. Bet, ja tu aizmirsti to vienu, tad tu neesi iedzēris 3, vai ne? Joprojām ar asinsspiediena zālēm, piemēram, ja tas būtu 3 vielas vienā tabletē, ja es aizmirstu šorīt to iedzert, man nevajadzētu notikt nekam trāģiskam. Tāpēc, ka šie darbības ilgumi un šī farmakodinamika organismā šīm zālēm atšķiras. Jā, tur varbūt ir kāda, kas ir ar īsāku darbības ilgumu, bet tur ir vismaz 2, kas strādā ilgāk par 24 stundām. Ja? Un tā nebūs tāda traģēdija. Bet arī no otras puses arī tas, ko tu saki, redz, tā atkal ir saruna ar pacientu, jo būtībā jau var arī pacientam pajautāt, cik svarīgi jums ir lietot, piemēram, vienreiz dienā tableti. Vai, jo pacients jau pateikt, jo būs jau pacienti, kas teiks, man 2 reizes dienā ir pilnīgi ok. Man tas netraucē. Varbūt kāds pateiks, kāds, piemēram, iedzer kādu tableti vēl pusdienās. Un tu vari pajautāt, jums tas ir sarežģīti, vai jums tas, nē, es esmu pieredzējis tādu. Ja? Un tā nav problēma. Bet tad kāds ir tāds, kurš teiks, man obligāti, protams, ka man vajag vienreiz. Skaidrs, ka es iedzeru un neaizmirstu. Kā Inga ir arī ar šiem medikamentiem? Jā, manuprāt, ka lietošanas režīms tas ir viens no tiem jautājumiem, ko vienmēr pacients uzjautā aptiekā, arī saņemot šo izrakstīto medikamentu klāstu. Viņš saka, kā lai es tagad sakombinēju? Man ir tik daudz kastītes un man ir tikai 24 stundas. Kā lai es tagad viņas sadalu tur? Un manuprāt, ka tad, kad ir vairākas vielas vienā tabletē, tad daudz no tiem jautājumiem, par ko pacients domā, vai es drīkstu viņas dzert vienlaicīgi, vai man ir jādzer ar pusstundas intervālu vai ar stundas intervālu, pirms ēšanas, pēc ēšanas, visi tie jautājumi automātiski mazinās. Un tas to režīmu ievērot ļoti atvieglo. Un pacients tik tiešām dažkārt, ka mēs arī rekomendējam griezties pie ārsta un pajautāt, vai nevar tātad šo kombināciju, redzot, ka tur ir 2 vielas, kas ir pieejamas vienā tabletē. Pēc tam viņš atnāk un saka, paldies jums par šo, un tagad man ir pilni, man nav vairs jāskaita stundas un jāatcerās vakar tā tableta, jo to vakar tableti es vienmēr aizmirstu. Un to pierāda arī literatūra, ka, diemžēl, tas lietošanas režīms ir ļoti svarīgs, un ka tās rītzāles mēs atceramies, un to vakaru, ja mēs arī atceramies vēlāk, kad jau mēs esam gultā, tad cits saka, man ir slinkums tagad celties un iet un iedzert, ka jau nekas nenotiks pa nakti. Tā kā, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti tāds progresīvs risinājums, kas mums ir pieejams un kuru mēs šobrīd vēl netik pilnvērtīgi izmantojam, kā mums vajadzētu izmantot. Bet kāda ir jūsu pieredze ārstiem? Ir zināšanas par šiem jautājumiem? Cik proaktīvi ārsti paši pacientiem piedāvā šādus risinājumus vai meklē? Vai... Kā tas izstāsta no aptiekas puses? Ļoti dažādi. Pieaug, bet ne tik strauji, kā pieaug piedāvājums. Jā. Kas mani nereti sarūktina, ka tas piedāvājums netiek izmantots. Viņš būtībā... Tā ir taisnība. Es teiktu, ka tā ir arī tāda, manuprāt, kā lai saka, tā ir viena lieta, par ko, manuprāt, ārstam, arī pat rakstot tās rekomendācijas, jo mēs jau ļoti daudz ko rakstam, vai tā konsultants slēdziens vai izraksts. Rakstot, taču ir jāredz, man vienmēr, man šķiet, ka, ieraugot, jo, principā, vispār, ja mēs ejam virs 4-5 medikamentiem, ir 4-5 atsevišķām tabletēm. Tur var būt vairāk medikamenti, ja mēs kombinējam, bet 4-5 atsevišķas tabletes, ja mēs ejam virs tā, tā varbūtība, ka tas pacients tiešām lietos, krietni samazinās. Un tad, protams, ka, droši vien, ka tai jābūt arī sarunai ar pacientu, un droši vien, ka gudrāk tad ir, ja mēs ar to pacientu kopā nolemjam, pie kurām zālēm mēs tiešām, kuras būtu pie kurām jāpaliek. Nevis, ka pacientam ir nērti atgriezties mūsu kabinetā, lai teikt, ka viņš 9, 8, 7, 6 jau vairs nelieto kādu laiku. Ja, un pie tam izvēlējies pats aptiekā atkarībā no cenas vai no kaut kāda subjektīva, teiksim. Bet kurš būtu tomēr tas speciālists, ko mēs varētu ieteikt vismaz kardioloģiskiem pacientiem vērsties un jautāt par šo zāļu sadarību, miedarbību?
savstarpējiem riskiem? Nu, es varu atbildēt par kardiologiem. Es uzskatu, ka kardiologam būtu jāspēj vismaz tātad aptvert noteikti, protams, kardioloģiskā problēma, noteikti arī metabolisms, cukurdiabēts, onkoloģija, kardio-onkoloģija noteikti. Jo tas nav jautājums par to, ka visi visu zina. Tas ir jautājums par to, tad ņemam rokā vadlīnijas grāmatas, googlējam, skatāmies, pētam, sazinamies ar onkologu, kas notiek ar šo terapiju, vai mums runā šeit pretī kāds zāles. HIV terapija, kardiovaskulārais risks un statīni, piemēram. Ļoti laba tēma. C-hepatīte, eradikācija. Es saku, te ir daudzas lietas. Es uzskatu, ka kardiologam ir diezgan daudz jāprot savilkt kopā, jo mums pacients nenāk vairs ar vienu problēmu. Reti. Pārsvarā pacienti nāk jau ar kādām problēmām. Un tad, protams, kad tas ir kardiologs, kuram arī ir jāņem vērā tas viss. Bet, kā es teicu, es domāju, ka kopumā lielā daļā gadījumu pacients to sagaidītu no ģimenes ārsta. Jo tomēr, būsim godīgi, ģimenes ārsts zina pacientu vislabāk un visilgāk. Un es domāju, ka daudz ģimenes ārsti ir to gatavi arī darīt un sniegt. Kādi būtu varbūt tādi ieteikumi no paša pieredzes, bet arī noteikti no pacientiem vai no klientiem, kas nāk uz aptieku, lai atcerētos lietot medikamentus? Ir viss kaut kas pieejams mūsu laikos, bet kas varbūt ir kaut kas tāds pavisam jocīgs, kas var palīdzēt kādam noderēt tieši, lai atcerētos šo ikdienas rutīnu? Kas pašiem strādā varbūt un kas ir dzirdēts? Inga. Mēs runājam kastītes. Viens ir kastītes. Ko tu dzirdi? Kas ir dzirdēts aptiekā? Tur vien daudz brīnumu. Ko cilvēki, tur var būt kaut kāds? Ļoti dažādi. Manuprāt, ka te nav tādas vienotas receptes, jo tas pēdējais, ko es dzirdēju, tāds no pacienta arī par to, ka viņš balstoties uz kaimiņu režīmu ir pielāgojis savu zāļu lietošanas režīmu, tā ka viņš jūt, ka kaimiņam blakus dzīvo, ko zvana modinātājs, tad tas ir viņa signāls, kad viņam ir jāiet iedzert zāles. Bet ļoti dažādas aplikācijas, ko kādu brīdi izmanto. Bet tas, ko pierāda arī literatūra, ir šis līdzcilvēka atbalsts un izpratne par to, ka ir jālieto zāles. Jo bieži vien, piemēram, tā, kad cilvēki dzīvo divatā tajā vienā maisaimniecībā, bieži vien vīrs saka, es nezinu, kādas zāles, tādas, kādas man sieva no rīta iedeva. Un tagad, diemžēl, viens vai otrs no viņiem vairs nav, tad tas otrs paliek tādā, atkal viņam viss ir jāpārorganizē. Un, ja viņš nejūt to atbalstu, tad diemžēl, tur ir ļoti dažādas situācijas. Jo tad bieži vien arī farmaceiti ir pacienti, kas ir atnākuši, lai viņiem maisiņos tur safasē, un ļoti dažādi tie arī, kā kuram tas ir vieglāk. Bet, protams, ir šīs organizācijas kastītes, ko var iegādāties. Ir dažādas šīs aplikāciju versijas, ko izmanto, kas strādā, un vai tas strādā ilgtermiņā, tas vienmēr atkarīgs no konkrētās situācijas, jo tur ir tik iespēju, tik arī variantu, ka tas izdosies varbūt īslaicīgi, kamēr tas ir tādā kā vairāk atraktīvāka forma, kad viņi kļūst par ieradumu. Tas ir atkal jau nākamais stāsts. Un būtiskais, kas, manuprāt, to visu izmaina, ir nepārtrauktās arī dažādas kompensācijas izmaiņas, zaļu pieejamība, dažādi mainās iepakojumi, mainās kastītes, medikamentu izskats, krāsa un tā tālāk. Un tas viss vēl vairāk šo visu kopainu, ka tas ieradums ir mainās un jādomā kaut kas savādāk un jāsaprot atkal, ka tagad tā kastīte būs konkrēti asinsspiediena zāles tādā krāsā, tad atkal šis diemžēl ir tas, kas mums ļoti lielus mūsu darba rezultātu atliek atkal atpakaļ un atkal liek strādāt no jauna. Man liekas, ar zālēm ir līdzīgi kā ar to gludekli. Cik jūs esat skrējuši? Katrs ir skrējis uz mājām, izslēgt gludekli.
Un kāpēc mums tas ir tā? Tas ir, protams, tikai tā, un ar durvju aizslēgšanu. Un beigās tas vispār var progresēt. Jā. Un tad jau kādam liekas, ka jums nav ar galvu kārtībā. Bet tas pamatā, tam jau izskaidrojums ir tas, ka mēs darām kaut ko, mēs tā kā nedomājam par to, mēs neapzināmies to. Un kā mēs ar gludekli darām? Principā, vismaz kā es daru. Es tad, kad es beidzu gludināt, es rauju ārā vadu un saku, tagad es izslēdzu gludekli. To es sev saku, pusskaļi, es izslēdzu. Skaidrs, tā ir gludeklis, kas ir automātiski izslēgtos, bet idejiski. Ar zālēm ir līdzīgi tas, ko es daru. Tad viens variants paņem tableti, saku, tagad es iedzeru, un es pārlieku to buņģiņu, kas man, piemēram, ir somā, es viņu nolieku koridorī uz plauktu. Tad kā es zinu, ka katru reizi, kad es iedzeru, es viņu aiznesu citur kaut kur to buņģiņu. Otrs variants, īpaši, ja es kaut kur braucu, tad es atlieku pirmdienā 7 tabletes nedēļai kaut kādā maisiņā, piemēram. Bet, protams, ka vēl ir variants padomāt, es nezinu, vai tas nevar tā ieteikt, jo mums nav visam risinājumi, bet jāatceras, ka medicīna ir iet uz priekšu, un mums ir zāles, kas ir injicējums. Un ne tikai holesterīnam, bet pie apvāršņa, kā tagad es jau otru reizi saku, pie apvāršņa ir zāles pret asinsspiedienu. Zāles, kas principā tātad ietekmē ziņneša ribonukleīna skābi, respektīvi, tātad to, kas sūta organismam šūnām pavēlu, ko tad darīt. Un tādas zāles ir gan holesterīnam, gan arī drīz būs asinsspiedienam, kur jūs atnākat pie ārsta vai jums viņš iešpricē un pēc tiekamies pēc 6 mēnešiem. Un tas reizēm ir risinājums, jo man tiešām ir nācies izmantot šo kā vienīgo ieteikumu konkrēti viena pacienta gadījumā, kur mēs nevarējām nekādi vienoties kopīgā dziesmā par zāļu lietošanu. Mums tieši, tas bija vienīgi, bet, protams, tas nav tā, ka es viņam neredzot iešpricēju vai garām ejot, bet, protams, ka mēs tad vienojamies par šo un pacients piekrīt. Un tas man kaut kādā ziņā atvieglo to, ka tad, man nav jādomā par to, vai viņš tagad... Jā, mierīgs prāts. Jā, man ir mierīgs prāts. Tad vismaz pusgadu viņš ir tā kā pasargāts. Jā, viņam paralēli būtu jālieto vēl zāles, bet zinu, ka, pat ja viņš paralēli tad neiedzers tur tās tabletes, es zinu, ka vismaz ir kaut kas iešpricēts, kas strādā tagad pusgadu. Tad viņam pēc pusgada ir tas moments, kad jāatcerās atnākt, un tad nevar atkal atlikt. Kas atkal tomēr ir līdzestības jautājums. Cerams, ka drīz būs arī tādas injekcijas arī 2 vienā vai 3 vienā, kur visai dzīvei iešpricē. Gēnterapija, kas ir tā kā vienreizējs varbūt pasākums. Bet paldies par ieteikumiem. Man arī ļoti labi patika tas gludekļa princips, kur tu skaļi pasaki vai kur tu pārliec, kur tu noteikti redzi. Ir arī tās aplikācijas, bet tur arī ir dažādi pētījumi, kas liecina to, ka viņas ir, tā kā arī Inga minēja, īslaicīgi efektīvas. Tu sāc to kā spēli uztver, līdzīgi arī kā ar skriešanām un tā, bet ar zālēm kaut kā tas paradums palieto, pierod, it kā jau tā rutīna sākās, un tad tu, labi, gan jau tāpat. Tie paneļi, tie kā penāļi vēl. Tas, kuru saliek pa dienām. Bet dažiem ir diena, tad ir vairākas reizes dienā, un tad tur atkal tā kastīte jau beigās diezgan liela. Jā. Arī par ceļojumiem droši vien ir vērts atgādināt pacientiem, ko dažkārt aizmirst, jo, domas ir citur, un tad tu brauc, un ir noteikti jāņem arī rokas bagāžā līdzi, iesaka nevis nododamajā bagāžā, vai ne? Drošības pēc. Parunājām daudz par zālēm, bet līdzestība ir patiesībā plašāks jautājums. Tur ir arī liela nozīme dzīvesveidam, jo, lai vai cik labas būtu tās zāles, kas ir pieejams mūsu laikos, skaidrs, ka pamats ir pirmkārt nenonākt līdz viņām, cik tas ir iespējams, saglabājot labu veselību, bet, nepietiks droši vien ar to, ja mēs lietosim zāles, lai būtu veseli, lai sev pasargātu no visiem riskiem. Līdzestība, mums droši vien tiešām ir jāpasvītro vēlreiz tas, ka līdzestība, mums sanāk runāt daudz par zālēm, par tabletēm, bet patiesībā tas ir daudz plašāk. Tas tomēr ir par kopīgu valodu ar ārstu, ar farmaceitu, par problēmu. Tas ir par izpratni, par apusēju, par pacientu izpratni, kāpēc mēs to darām. Tas ir ārsta uzdevums vai farmaceita uzdevums paskaidrot. Arī farmaceita ārsta izpratne var būt par to, ka pacientam var būt problēmas vai var būt iebildumi lietot zāles. Nevis vienkārši kaut kāda slēpta agresija, bet to, ka nav visi cilvēki vienādi. Cilvēks var atnākt jūs kabinetā un teikt, ka viņš, piemēram, nelietos zāles.
Es teiktu, ka tas nedrīkst būt kaut kas dogmatisks, jo, kā mēs jau sākumā vienojāmies, mēs nedrīkstam pacientu arī aizbaidīt ar to, ka mēs esam tik pārņemti ar redzot tikai savu to ceļu, no kura nav iespējams. Ja jūs neesat ar mani, tad tā teikt, jā, tā kā tas ir viens. Otra lieta, mēs sākam vienmēr ar dzīvesveida korekcijām. Vai vismaz kombinējam. Protams, mums ir situācijas, kad ir ļoti augsts asinsspiediena skaitļi vai ļoti augsts holesterīna skaitļi. Tad mēs tā kā par to pat, ka mums jāsāk abi divi uzreiz, gan dzīvesveids, gan zāles. Bet dzīvesveids vienmēr būs svarīgs. Un tas, kas ir jāatcerās, es domāju visiem, mums tagad ir tāda ēra, ka var špricēties un visi būtu skaisti un laimīgi un tā tālāk. Bet jāatceras, ka ja mēs to nekombinējam ar dzīvesveidu, jebkura medikamentoza terapija sevi izsmels. Un pie tam tā var izsmelt sev diezgan ātri. Jā, mums ir iespēja intensificēt, bet tas nav prātīgi. Tas nav prātīgi, jo izsmels. Ja, ja jūs tiešām, ja mēs investējam nākotnē, skaidrs, ka tas ir dzīvesveida kombinācija ar zālēm daudzos gadījumos, vai daudzos gadījumos arī dzīvesveids viens. Un otra lieta, kas droši vien arī ir jāpasaka, ka zāļu lietošana nevienmēr tas ir tā kā uz visu mūžu. Jo, ja, piemēram, atnāk pacients, kam ir iespēja, mēs droši vien aiziesim līdz tām nemedikamentozajām, tai sadaļai, tad, protams, ja mums ir pacients, kurām ir labs potenciāls un kurš tagad ir gatavs ieguldīt savā veselībā, varbūt nomest kādu kilogramu, varbūt kustēties vairāk, ēst veselīgāk, sāli bišķi ierobežot, gulēt, meditēt. Ja, tas viss arī var uzlabot, nevis arī, tas pirmkārt jau var uzlabot veselību. Un kādreiz ir tā, ka, piemēram, ja pacients tiešām ir sekmīgi to visu dara, mēs kādreiz varam, īpaši gados jaunākiem cilvēkiem, samazināt zāļu devas, varbūt pat kādā gadījumā atteikties no kaut kā. Tā kā, tas viss ir kustīgs mērķis, es teiktu. Šīs dienas, pasaules līdzjūtības dienas mērķis, kāpēc viņu arī atzīmē, un tas ir tiešām visas pasaules līmenī šobrīd jau par to runā, ir vērst uzmanību gan pacientu, gan ārstniecības personu, gan arī lēmumu pieņēmēju. Kā jūs redzat, kas ir tās lietas, ko varētu un vajadzētu uzlabot Latvijā? Jo, piemēram, par līdzjūtību, ja mēs paskatāmies, kas runā par pacientu līdzjūtību, par ārstēšanās rezultātiem, vai mēs pietiekam par to runājam publiski, vai par to nav jādomā arī šobrīd top sirds un asinsvadu slimību novēršanas, mazināšanas plāns? Ko vēl vajadzētu un varētu darīt tādā līmenī? Plāna aspektā, ja mēs runājam par sirds asinsvadu slimību ārstēšanas plānu turpmākiem gadiem, skaidrs, ka līdzjūtības problēmai ir jāvelta atsevišķa nodaļa. To nevar kaut kur pievienot, kaut kur palikt kā apakšpunktu. Tam tā ir jābūt. Un es tiešām ceru, ka to saprot ministrijā. Ka to tagad visi saprot, ka zāles ir jādzer. Mums var aptiekās būt pašas modernākās lietas. Mēs varam likt kompensācijās, un kas ļoti svarīgi, audzēt, protams, kompensējumos zāļu apjomu un tā tālāk, bet tā pati ideja lietot zāles, jo, paklausieties, mēs taču redzam pacientus, kas atnāk uz konsultāciju ar tiem pilnajiem maisiņiem, kas kādreiz atnāk ne tikai uz ārstu, uz aptieku. Viņš atnāk, viņam jau ir viens balts polietilēna maisiņš, pilns ar zālēm, un tagad viņam ir vēl tās receptes. Un viņam principā ir gandrīz trešdaļa no tā, kas tev aptiekā ir spiedienam, un viņam tur viss ir. Un starp tām var būt arī pietiekami dārgas zāles, kas tiek kompensētas. Un ja viņas nelieto, viņas paliek neatplēstas vai izņem 1-2 tabletes. Tā kā līdzjūtība ir milzīga problēma, un tā tad pirmkārt tā prasa, mēs daudz runājam par ārstu pacientu, tā prasa lēmēju institūciju, izpildvaras mūsu veselības ministrijas lielu uzmanību. Tas ir viennozīmīgi. Un jā, tātad šai plānā tam noteikti ir jābūt, un tur mums arī tad ir kopā jārunā par to, kas ir tie risinājumi, kā mēs varam pie tā strādāt.
Kā varbūt tas no farmaceitu puses izskatās, vai arī būtu nepieciešams vairāk izglītot vai ārstus, vai farmaceitus, vai pacientus gal galā? Jo šobrīd mēs, manuprāt, ejam ļoti straujiem soļiem šajā virzienā, jo Veselības ministrija ir pamanījusi, ka farmaceits ir potenciāls, ko varētu izmantot. Un tas jaunais, ko tad mēs ar prieku ieviesīsim, ir šie zāļu lietošanas pārskati, kas savā veidā nedaudz palīdz atrisināt to pieminēto zāļu maisu vai zāļu skapīti vai skapi, kas pacientam ir mājās, saprast, kas tad no tā tur ir aktuālais un kas ir tas, kas varbūt ir vēsturiskais, bet vēl joprojām kaut kurā brīdī tad izmantot, neizmantot un tā tālāk. Jo, kā mēs redzam arī šobrīd, problēma attīstās arī no tāda virziena, ka mēs ceļojam ne tikai paši, bet ceļo arī zāles. Un nereti mēs aptiekā arī redzam, mums atnāk svešs iepakojums Latvijā nepieejams, skatāmies uz aktīvo vielu, mums ir skaidrs, kas tas ir. Līdz ar to mēs pacientu atrunājam no dažādām situācijām, kad viņš būtībā, domājot to, ka viņš lieto divas dažādas zāles, būtībā viņš saņem vienu un to pašu aktīvo vielu, viņam ir, piemēram, pazemināts spiediens un viņš nesaprot, ko tagad darīt. Pie kardiologa pieraksts ir pēc 3 mēnešiem, viņš saka, bet ko lai es daru šobrīd? Nereti tās situācijas, ko arī farmaceits varētu izskaust, teiksim, tajā saknē un nepieļaut tālāk šo situācijas kulmināciju. Mums ir ļoti daudz arī, tad, kad mums ir dažādi speciālisti konsultējuši, ka mēs ieraugam zāles, kas būtībā nedraudzējās viena ar otru. Ir vai nu viena, vai nu otra, bet ne divas kopā. Un dažreiz, protams, speciālists varbūt no sava redzesloka raugoties to neredz, bet tieši tātad šajā zāļu pārskatā, manuprāt, ir iekļauti visi šie riski novēršanas proaktīvie risinājumi. Un es ļoti ceru, ka tas ienāks straujāk, un tas būs arī rīks, kādā komunicēt tālāk ar ģimenes ārstu, norādīt uz šo visu vai ar citu kādu speciālistu. Un, protams, pats galvenais ir pacientu. Tā kā farmaceits varēs arī brīdināt ne tikai to pacientu, bet arī pārjautāt ģimenes ārstam. Jā, precizēt šo. Jā, jo man negribas iet kaut kādā vēsturē atpakaļ, bet mēs esam cīnījušies par šo zāļu mainību, respektīvi pret zāļu mainību. Jo, atkal, mēs jau nevaram runāt visu laiku abstrakt. Iztēloties vecmāmiņu savu, kurai ir 80, 75, 85, 90 gadi, viņa nevar, ja viņai katrs 3 mēnešus mainās kastītes veids un zāles nosaukums, kā viņa beigās var tad zināt, kas ir kas šajā visā. Un es ceru, ka tas ir vēl viena varbūt saruna un arī ar ministriju, ka ja mēs uzskatām, ka patreiz tiešām pateicoties ministrijas darbam, manuprāt, tomēr sakārtojās lēnā garā šī farmācijas arī situācija, aptieku situācija un tā tālāk. Tad varbūt tagad arī varētu ļaut tiem pacientiem tiešām varbūt palikt uz tām pašām zālēm, ko viņš ir sācis. Kaut arī šis šeit, tas, ko tu, Inga, saki, es domāju, ka te arī parādās varbūt tā ideja un par to farmaceitu pakalpojumu. Jo par ko cilvēki varbūt dusmīgi, neizpratnē. Bet patiesībā normālā situācijā, īpaši, ja tur būtu kaut kāda telpa, kur varbūt ieiet ar to pacientu, tas jau neprasītu daudz ļoti laika. Bet vienkārši apskatīties, kā pacients lieto zāles, tas patiešām, es domāju, ka tas ir kaut kas, kur farmaceits var ļoti palīdzēt. Un, manuprāt, farmaceiti arī to labprāt dara. Jo patiesībā aptiekās es nekad neesmu dzirdējis, ka viņi pārgurušā balsī tur kaut ko. Manuprāt, farmaceitiem diezgan labi patīk arī skaidrot par zālēm. Jo skaidrs, ka farmaceiti negrib arī justies, un viņi arī nav vienkārši pārdevēji. Tieši tā. Vai ne? Un es domāju, ka tajā brīdī farmaceits jūtas, ka viņš tiešām pievieno vērtību tam darbam. Tā kā, manuprāt, ka tas ir tāda win-win situācija kaut kādā. Īpaši, ka mums nav tikai recepšu zāles, bet mums ir arī bezrecepšu zāles un dažādi uzturbagātinātāji. Un visā šajā buķetē ir jāmēģina saprast un identificēt, kuras tās vielas varētu būt tās mazāk draudzīgās savstarpēji un tās laicīgi jau izslēgt no šīs buķetes, lai to terapeitisko rezultātu nekādā veidā neietekmētu papildus nezināmais. Es jūtu, ka te ir vēl ļoti daudz jautājumu un neatbildētas atbildes vēl noteikti vismaz vēl vienam šādam raidījumam, bet varbūt lēnām drīzāk jau ātri tuvojoties noslēgumam.
Es uzdošu vēl dažus jautājumus arī speciālistiem, kas ir nākuši no cilvēkiem, no pacientiem. Daži varbūt mazliet var šķist jocīgi, bet tie ir jautājumi. Tos cilvēki uzdod un vienmēr saņem atbildes. Varbūt es ļoti labi apzinos, ka nevaram jautāt ārstam ātri noteikt diagnozi un labāko ārstēšanu vienā sarunā, pat nezinot pacientu. Un tomēr tas, ko cilvēki nereti jautā, tad viens no tādiem jautājumiem ir vispār zāles asinsspiedienam. Kad labāk lietot, no rīta vai vakarā, ja nav nekas speciāli noteikts? Īsā atbilde - tad, kad pacientam ērtāk, kad viņš vislabāk arī, kad ir vislabākais brīdis, ka viņš neaizmirsīs. Tā ir īsā atbilde. Garāka atbilde ir mēģināts to pētīt. Savulaik domājām, ka varbūt vakara lietošanai ir kāda priekšrocība, tāpēc, ka mēs gribam naktī vēl papildus zemāku asinsspiedienu, tā kā fizioloģisku, un gribam nosegt tās agrās rīta stundas. Tāds pētījums īsti lielas priekšrocības nepierādīja, bet atkal mana piebilde būtu, ja jums ir 2 medikamenti, kas abi ietekmē asinsspiedienu, ir vērts ar ārstu parunāt, un ja tas nav pārāk sarežģīti, varbūt tomēr vienu lietot no rīta, un varbūt tomēr vienu lietot vakarā, lai mazliet, jo, piemēram, 2 iedzert uzreiz no rīta varbūt mazliet dot nelielu asinsspiedienu kritumu ar nelielu arī varbūt tādu pašsajūtas kaut kādu traucējumu. Bet es saku, principā atbildi ir, ja jāizvēlas, ir pats svarīgākais tajā brīdī, kad pacientam ir ērtāk un kad viņš neaizmirsīs. Paldies. Par salīdzinām ar gludekli. Izgāju no mājas, aizgāju un tad nesaprotu, gludeklis palika ieslēgts vai neizslēgts. Iet man uz māju vai tomēr paļauties, kad viss būs labi. Par zālēm. Tātad neatceros, iedzēru vai neiedzēru. Ko darīt? Vai labāk iedzert medikamentu vai tomēr labāk neiedzert medikamentu? Respektīvi, varbūt, ka es viņu tomēr iedzēru un neatceros, ka es iedzēru, tad es uzdzeršu vēlreiz pa virsu. Bet ja es tomēr neiedzēru, tad viss būs līdz labi. Manuprāt, no dubultdevas tie riski ir tomēr augstāki. Ja mēs skatāmies gan uz attiecīgu reakciju, gan arī uz blakusparādību iespēju. Es teiktu, ka tad labāk nākamajā dienā, kad attiecīgi laikā. Es teiktu, ja pacients neatceras, ja es neatceros, vai es šorīt iedzēru asinsspiediena zāles, tad es nedzeru šīs zāles. Tad es ļoti gribēšu atcerēties rīt no rīta iedzert. Labi. Tagad ir vakars, ir jādzer zāles, bet ir ballīti. Tātad alkohols un zāles, medikamenti. Varbūt tas ir asinsvadu slimībām vairāk vai holesterīnam asinsspiedienam. Cik plaši paredzēts svinēt? Nevar zināt. Tātad 1-2 dzērieni, kas ir 150-300 ml vīna vai 1-2 stiprā alkohola šoti, īpaši pretī nerunās. Ja vien cilvēkam nav aknu kaut kādas problēmas, un viņš tagad nesakombinēs alkoholu ar statīniem, piemēram, kas tomēr, kam arī vajadzīgs aknu metabolisms. Bet es ar saviem pacientiem arī godīgi runāju, ja ir paredzēts svinēt mazliet plašāk, es tomēr iesaku iedzert zāles no rīta. Tad iedzert to, kas ir paredzēts, kas mums parasti ir, ja tur ir 1 vai 2 asinsspiediena zāles un, tā holesterīna zāle, iedzert tad no rīta, vai arī tajā dienā, ja tiešām paredzēts kārtīgāk svinēt, tad to holesterīna zāli, piemēram, ja tā ir dzerta vakarā, varbūt izlaist tajā dienā. Var izlaist holesterīna zāli vienu dienu, tas nebūs tik kritiski. Asinsspiedienam tas nē. Asinsspiedienam gan nevajadzētu izlaist, jā. Un starp citu, mēs varam mazliet piemetināt par alkoholu, jo cilvēki klausīties. Tas ir tas, ko es no pacientiem dzirdu. Pacienti kādreiz saka, mēs cīnāmies ar asinsspiedienu, saka, jā, bet kā tas tā ir? Vai es iedzeru, piemēram, un tad man asinsspiediens normalizēs, vai arī es ieeju pirtīm un asinsspiediens normalizēs. Tur jāsaprot atkal, ka ar alkoholu tad mazliet tie riski ir tādi, ka tiešām iedzerot alkoholu, asinsspiediens var normalizēties, un tas ir pamatā uz to, ka jūs mazliet arī atslāpstat, un mazliet mēs noņemam to simpatiskās nervu sistēmas, varbūt to uzbudinājumu, bet tas ir pirmais efekts. Pēc 12 stundām, diemžēl, saistībā ar to, ka tiek aktivizētas tās renīna, angiotenzīna, aldosterona sistēmas, aktivizējas vazokons, asinsvadu sašaurināšanās, aktivizējas šķidruma aizturi, un pēc tam tā cīņa ir grūtāka. Tā kā tas jāliek aiz auss, ja jūs novērojat to, ka es iedzeru un man normalizējas asinsspiediens,
Nepriecājieties par to. Tas nebūs risinājums, jo šādā veidā mēs kolekcionējam lielākas problēmas. Bet tas droši vien ir tas pats, ko cilvēki neredz saka, izmērīja asinsspiedienu no rīta normāls, šodien nedzeršu zāles. No? Jā, te man liekas tas paškontrola, ko mēs esam centušies panākt, ka paškontrolē ir jābūt. Un tiešām man liekas, šobrīd ļoti daudziem no pacientiem ir šī asinsspiediena mērītāja mājās un pieejami. Un, jā, diemžēl tas princips, ka arī par tām normām, ko mēs arī dzirdam aptiekās, ka vēl joprojām mēs izmantojam terminu vecuma norma. Jā. Jo es esmu vecāks, man tas drīz būt augstāks, un tas taču ir viss kārtībā, kā tā agrāk neārstēja, bet tur, nezinu, dzērtējas un viss bija kārtībā. Arī šie dažādi aspekti ir jāņem vērā, jo tik tiešām, jā, ja mēs lietojam spiediena zāles, tad regularitāte, tas ir viens no atslēgas momentiem, lai mēs izvairītos no tā saucamajiem zobiem, kad mums ir tātad šīs kāpumi un kritumi, šīs svārstības, kas varētu būt arī bīstamākas un atbildēt tālāk par nelabvēlīgiem notikumiem. Nu, ja mums ir jāuztur normāls asinsspiediens, nevis jārēģē uz augstu, bet jāuztur normāls. Bet varbūt arī situācija, ka cilvēks lieto asinsspiedienu pazeminošus medikamentus un viss it kā ir normas robežās pamērot, bet ir kaut kāda stresi, kaut kāda notikuma dzīvē, un tad asinsspiediens arī var straujāk uzkāpt un ilgstošāk būt paaugstināts. Ko jūs iesakat darīt tādās situācijās? Tas jāieliek ir kontekstā, jo tas, ko tu apraksti, tas ir tā kā mazliet arī sasaucās ar baltā halāta hipertenziju. Nu arī tas jāieliek kontekstā, jo, piemēram, ja cilvēkam pie ārsta ir ļoti augsts asinsspiediens, un tad viņš saka, bet man mājās tur ir tāds. Jā, bet ja viņam pie manis ir 180, kā es varu zināt, ka viņam darbā nav 180, ka viņam, nezinu, strīdoties ar kādu no ģimenes locekļiem nav 180, nam pārvaldēšu turmējot rindas nav 180. Nu, un tad, ja viņam visu laiku ir 180, un ik pa brīdim 180, varbūt mums vajag paskatīties, kas viņam notiek vēl ar citiem tiem riska faktoriem. Varbūt tas nav tik vienkārši, varbūt, ka tā ir lielāka problēma. Ja, varbūt, ka šie 180, kas viņam tagad tikai šķiet tā, varbūt, ka tie ir pārvērtušies sirds bojājumā vai artēriju bojājumā, varbūt mums ir jāiet tālāk tajā ārstēšanā. Tā kā es vienmēr šiem pacientiem arī pievērstu uzmanību. Protams, ka ja tas ir kaut kāds reizēm stress, kura laikā ir paaugstināts spiediens, un kur viņš skaidri zina arī iemeslu, nu tad būtu jāizvairs no tā iemesla. Tikpat labi jāizvairs no nākšanas pie manis, ja tur ir 180. Bet, respektīvi, tad varbūt arī nav jākoriģē tās medikamentu devas, bet es neatstātu bez ievērības šito stāstu. Jo kāpēc? Tad, ja cilvēks ir... Tad jau mums varbūt ir jāuzliek viņam tas 24 stundu asinsspiediena, tas monitors. Un jāpaskatās, piemēram, jo varbūt tomēr atšķirīgi, ja tas ieteikums it kā ir no rīta, kamēr tu vēl esi gultā mierīgs vai mierīgi, ka tu ej gulēt. Līdz ar to pa dienu tomēr var arī būt tādas situācijas, kas ietekmē. Bet, protams, ka ja man tā būtu jāizvēlas, es droši vien, es vismaz saviem pacientiem, protams, es vislielāko uzmanību lieku pievērst rīta rādītājiem, jo tomēr ir tā, ka, tas, ko mēs zinām, ka naktī par 15-20 mm dzīvesudraba stabatam asinsspiedienam ir jānokrīt. Un, ja pacients mēra uzreiz pēc pamošanās to asinsspiedienu, tad tur nevajadzētu būt 135 vai 140. Tur būtu jābūt 120, 125, ne vairāk. Tā. Labi. Paldies, tas ir tāds vērtīgs ieteikums. Ja viņš ir mierīgi gulējis un viņš nav balējies. Bet neskatoties uz to, pat ja no rīta tas ir 120 uz 80, cilvēkam vienalga jādzer zāles, viņam zāles ir nozīmētas, pat ja liekas, ka viss ir šodien labi. Man ir jautājums tāds ar atsauci, varbūt ne uz pārāk zinātnisku avotu, limuzīnas Jāņu nakts krāsā. Šis ir tāds piemērs, kurš arī nereti tiek izmantots arī dzīvē, dzirdēts ir vai laukos arī no omītēm, vai kā joks, bet kādreiz arī nopietni, kā asinsspiedienam palīdz dilles. Kā tad ir dillīšu lietošana? Vai kāpēc tas ir tā izveidojies? Kas ir šis stāsts par dillēm? Kā no farmācijas viedokļa? Jo būtībā, ja mēs skatāmies arī tādu zāļu industriālo attīstības procesu, tad būtībā mēs esam diezgan daudz aizņēmušies no dabas vielām, izdalījuši jau sev interesējušas vielas, uzsintezējuši, ielikuši tās ērtās tabletēs un tagad lietojam.
Tad tās dilles varētu sasaukties ar šo pirmsākumu posmu, kad tātad mums nereti pat nejauši lietojot vai veidojot kaut kādus tējas novērījumus, ir konstatēts šis fakts. Bet tur noteikti ir jāņem vērā arī divi šie apstākļi. Vai mēs runājam par cilvēku, kuram jau ir izmainīts asinsspiediens, cik ilgstoši izmainīts, kādā pakāpē izmainīts, vai mēs runājam arī par kaut kādu pirmreizēju situāciju. Un būtībā tas, ko mēs esam arī šobrīd ar šīm zināšanām jau varam skaidri pateikt, ka, lai mēs sasniegtu tādu efektu, kas, piemēram, aktīvai vielai, kas ir, piemēram, dillēs, kur ir daudz gan polifenolu, gan šis lāpekļu oksīds, kas būtībā atslābina šo asinsvadu gludo muskultūru un tādā veidā spēj ietekmēt šo asinsspiedienu, lai mēs viņu dabūtu tādā daudzumā, ka viņš tiešām spētu darboties un tātad šo asinsspiedienu mainību neizraisīt visas dienas garumā. Būtībā tad mums tur ir jālieto spaiņas uzlējumi no rīta, spaiņas pusdienās un spaiņas vakarā. Un es domāju, ka uz tādu apjomu un tādu darbu mēs īsti neesam gatavi. Bet noteikti, kā mēs arī runājām, kaut kādas dilles klāt pievienot zaļumi kā tādi, tas noteikti nenāks pa ļaunu nevienā veselīgu uztura piramīdā. Mēs tagad esam farmācijas muzejā, un te var redzēt daudz ko no vēstures, ar ko tad ir sākusies vispār arī medicīna arī Latvijā. Un te ir ļoti daudz dažādas tēņas, zālītes un dažādas, un cilvēki arī lieto, un ir arī zināms, taču var iegādāties tējas ar asinsspiedienu pazeminošu, nomierinošu efektu. Kā ir ar šīm vielām? Manuprāt, ja cilvēks ir uzņēmies rūpes par savu veselību, viņam gribās kaut ko darīt papildus, nereti tās aptiekā iegādājumās lietas viņš uzskata par kā alternatīvu, ka viņš kaut ko vēl papildus dara, ko viņš ir solījis ārstam, ka viņš papildus rūpēsies, un tas ir vieglākais ceļš uz šīm rūpēm, kaut kādas tējas pagatavojumu un tā tālāk. Jautājums par to, cik ilgi mēs to darām, kādās proporcijās, kādā lietošanas režīmā, cik daudz, un pats galvenais, lai mēs pievienojot kaut kādu sev izvēlētu ērtāku alternatīvu, neaizvietojam ar to terapiju. Jo tas, ko mēs arī no aptieku vides redzam, kad parādās pacientam šis dialogs, viņam tātad ir zāles, pa kurām atverot lietošanas instrukciju redzam blakus parādības aizņem 2/3 no šī papīrīša laukuma, un viņam ir tēja, kas sola atjaunot sirdi, asinsvadus vai kāds uzturbagātinātājs, piemēram, kur ir sirds un nevienas blakus parādības šiem līdzekļiem. Būtībā, protams, uz tādām izvēļņu šajā grozā nonākot, pacients izvēlēsies pa labu tātad šiem pozitīvākam scenārijiem, bet tajā pašā laikā te mēs arī sastopamies ar šo sarunu, cik daudz mēs varam konkrētajā gadījumā šobrīd vēl eksperimentēt, un vai mums jau tas laiks ir pagājis. Jo, kā vienmēr es par uzturbagātinātājiem domājot, vienmēr domāju arī par viņu definīciju kā tādu. Būtībā, ja mums tā diēta neizdodas realizēt, tas kaut kāds ikdienas ieradumi, ritms, režīms un tā tālāk, tas ir būtībā līdzekļi uztura papildināšanai. Lai mēs tātad šos vajadzīgās visas vielas uzņemtu, bet tas nekādā veidā neatbalsta šo ārstniecības īpašības, kuras viņiem vispār nav. Un tad, diemžēl, ir tā informētība, šī saziņa, sazoba vienam ar otru, informācijas pratība, tad analizēt un izprast būtībā to, ko tad mēs varam iegūt un ko lietot un ko ne. Tātad dillītes, jā, pie pusdienām, bet tas nekādā veidā neatceļ citus nozīmētos medikamentus, ko ir nozīmējis ārsts. Viennozīmīgi. Varbūt vēl mēs varam pavisam nedaudz šajos arī nemierīgajos laikos, kā dabūt sevī to mieru, jo tas arī ietekmē visu mūsu pašsajūtu un arī to pašu asinsspiedienu un sirdsdarbību. Sirsniņa ātrāk darbojās, kad ir satraukumi, varbūt arī profesori. Meditācija, jogas prakses, kā mēs varam sev saglabāt to mieru? Jā, šis ir kā tagad saka, $1 000 000 jautājums. Jo tas ir tas, un es domāju, ka tas pacientiem varētu būt pats kaitinošākais, kad ārsts saka, jūs vienkārši beidziet stresot. Tas, kas jums jādara, jums jābeidz stresot arī ir viss. Jūs ejat ārā un beidzat stresot. Jo šis nav atbildams. Šis nav atbildams jautājums no vienas puses. No otras puses, katram droši vien ir jāsameklē kaut kāda sava tā izdzīvošanas formula.
Mēs katrs esam, protams, iejūgti kaut kādā dzīves ritmā un pienākumos, bet droši vien viena lieta, kas ir novilkt sarkanās līnijas, tas no kur tā tagad tas nāk, sarkanās līnijas, piemēram, tādām lietām kā atpūtai, kā fiziskām aktivitātēm, arī kā kaut kādām vakariņām, pusdienām, kur jūs neļaujat sev vienkārši pārplānot un uzplānot kaut ko virsū. Tas ir viens. Un noteikti padomāt tomēr par to, par darba un atpūtas to attiecību, un varbūt nozagt no jaunās paaudzes to ideju, ka nevis mums visu laiku jācenšas nopelnīt tik, cik vien mēs varam, bet jāsāk domāt par to, cik mums vajag un cik mums jāizdara, lai to nopelnītu. Un un pārējo savukārt, ļoti daudz tos piedāvājumus varbūt, kur jāiesaistās, arī vērtēt, vai jums visur vajag būt. Otra lieta noteikti, ko es gribu teikt, ka gulēšana uz dīvāna nav noziegums. Jums nav visu laiku kaut kas jādara. Protams, ir labi lasīt un ir labi staigāt, bet drīkst gulēt uz dīvāna un neko nedarīt. Jo ļoti bieži ir tā, ka ja jums ir bijusi grūta diena, ja jums ir bijis piepūle un jūs vienkārši negribat neko darīt, nedariet. Nevajag. Tā kā jums vajag atpūt. Tas ir vienkārši organisms, jūs esat kaut ko iztērējuši, jums ir kaut kas tagad vienkārši caur to mieru. Organisms priekšā pasaka. Jā, organisms pasaka priekšā. Un trešais noteikti ir fiziskas aktivitātes tādas, kur jūs kārtīgi iesvīstat, jo to es varu tiešām pēc pieredzes teikt, ja jūs, tas, protams, prasa zinām rocību atļauties arī treneri, bet var aiziet uz grupu nodarbībām. Ja jūs kāds izmocīs uz kādu stundu fiziski, jums baigi daudz problēmas, kas ienākot tajā fitnesa klubā likās milzīgs. Jums atstājot fitnesa klubu, jūs tur viss liksies tāds nepārāk. Un tālāk noteikti, protams, tās prakses, kas ir, es nevaru runāt daudz par meditāciju, man nav tur pieredzes, es esmu mēģinājis, man nav tas sanācis īsti, bet mēs zinām, jā, tur tiešām ir arī, šīm praksēm ir arī pozitīvi pierādījumi. Dažādos aspektos arī uz sirds veselību, bet tas, ko es gan esmu sācis, ir tā elpošana. Tā kā domāt pie tās elpošanas. Es tagad steidzos, ka jūs vienkārši pamēģināt tā un tā kā vienkārši sāk vienkārši elpot, mierīgi. Un tas kaut ko dod. Jo tajā steigas un stresa brīdī tā elpošana, tā runa, tā kļūst totāli saraustīta un tā tālāk. Un iespējams, ka tad mēs no pretējā mēs caur to elpošanu varbūt varam bišķi nomierināt visu to sistēmu. Bet man tādi ļoti gudri ieteikumi arī nav. Paldies, Inga. Varbūt arī kāds ieteikums? Es domāju, ka es pievienošos, ko tu jau minēji par to, ka jāieklausās sevi. Te nebūs tāds vienas recepts visiem. Katram tā recepte būtībā ir jānolasa un jāizvēlās tas galvenais, lai mēs darām to, kas patīk, lai tas mums pašiem nes šo gandarījumu un sajūtu, kā esam dienas beigās, tad izdzīvojuši šo dienu pilnvērtīgi, ka mums nav slimības kaut kāda radīti riska faktori vai kaut kādi ierobežojumi, no kā mēs katru dienu baidītos, un dzīvojam un baudam. Es domāju, labs teiciens noslēgumam, dzīvojam un baudam. Es aicinu ikvienu arī ielūkoties mājaslapā par sirdi.lv, kur arī var atrast vairāk informāciju gan par līdzestību, gan arī dažādus praktiskus ieteikumus arī no speciālistiem par šiem jautājumiem. Liels paldies Latvijas Farmācijas muzejam, kurā šodien mēs arī varējām ciemoties un iepazīties arī ar ekspozīciju, salīdzināt un apdomāt, kā tas bija agrāk un varbūt būt priecīgi par to, kā tas ir tagad. Lai šī līdzestība mums visiem arī uzlabojās, lai esam veseli, lai esam stipri, gan fiziski, gan arī sirdī. Paldies visiem, paldies ekspertiem, paldies profesoram Kārlim Trušinskim un klīniskajai farmaceitei Ingai Urtānei un uz tikšanos!